Vakar, dāmas un kungi, es domāju, zinām mērā papildinot Ivaru Zariņu, ka tā lielākā problēma ir, ka spējīgākie cilvēki Latvijā nepiedalās politiskā procesā. Divu iemeslu pēc viņiem tas process dēļ mūsu vēlēšanas sistēmas ir neinteresants, es pastāstīšu, kāpēc, un otrs, viņi arī tiek praktiski ierobežot tajā piedalīties. Sākot ar to, ka es uzskatu, ka spējīgākie vadīt cilvēki ir, es domāju, es uzskatu, tas fakts sabiedrībā ir privātajā sektorā. Saeimas deputāts, cilvēks kļūt par saeimas deputātu, nedrīkst, piemēram, savā uzņēmumā vairs ieņemt amatu. Viņš nedrīkst vadīt savu uzņēmumu, viņš būtu tikai īpašnieks. Vēl vairāk uzņēmēji ir ierobežot pozitīvi ietekmēt politiku, arī ziedojot politikai, cenšos to veicināt kaut kvalitāti, viņi to nedrīkst darīt. Viņi drīkst ziedot jebkādu naudas summu bērnu slimnīcēm un dzīvnieku brīvībai, tikai ne politiskai partijai, lai tur varētu veidoties kāds saturs, kāda izpēta un tā tālāk. Un trešā lieta, mums politiskā sistēma ir, mēs varam kritizēt, nekritizēt, bet fakts ir tāds, ka viņi ģenerē vājas valdības un ļoti īslaicīgas valdības. Mums 30 gadu laikā ir bijuši 17 premjeri. Vidējais premjerēšanas laiks ir mazāks par 2 gadiem, pie pusotru gadu vidējais. Kurš, kas nāk no privāta sektora, saprot, ka tas ir pārāk īs laiks, ne tikai uzņēmumam, bet vēl valstī radīt nopietnas pārmaiņas. Sistēma, kas izveidot, lai spējīgākie nepiedalītos politiskā procesā, nevar radīt veiksmīgu, mazāk veiksmīgie nevar radīt veiksmīgu rezultātu. Tas vienkārši pēc definīcijas tā ir. Paldies.